Es dabūšu monetizāciju par šo. Labi, es tā naudu neiekasēju no DVD. Man nav, es nevaru, man no 1000, man vēl nav 1000, man ir 544. Linetam ir 1000, viņš teica, viņš ir dabūjis no savu vienu videoklipu 2 centus. Bet pastieties, kas par laiku mēs braucam uz Rīgu. Šis ir pie Tukuma. Ak, Dievs, vienkārši kā nesā, kā snieg. Tik mēs braucam uz 40, ja? Jā, uz 40. Nebūs monetizācijas, bet forši mūziķi. Bet zini, kas galvenais šajā visā šodienā ir labs noskaņojums. Labs noskaņojums. Mums ir labs noskaņojums. Mēs esam saģērbšies silti. Kā būs tā būs? Bez šī sniega. Man ir setups, es pārmetu failus uz datoru, jo man cilvēka atmiņa nav telefonam. Bet mēs esam Rīgā. Tā nestieg. Updates, esam Rīgā, šeit vispār no sniega nemiņas, nav tā kā tur pie Tukuma, kur vispār pabraukt nevar. Rācam uz Rāmavu. Tikai vēži beigais ārā. Jā, pasaki viņam labrītiņu no rītiņu. Reāli izskatās pēc oda. Paldies. Kāpēc tu nepateici viņam jauka viņu kā bija? Šis bija ļoti nobasīgs. Jā, ļoti daudz mašīnu kā vienmēr un cilvēku daudz. Jēziņ. Ogres tehnikums atkal te rāda paraugu demonstrējumus. Ārājumā? Nezinu, visu apskatījāt. Ko jūs dabūjāt? Normāli. Vienkārši priecāties. Jūs izstāt? Jā. Jūs negribat ielūgt? Pagaid, jums ir 3? Jā. Tad mums tikai viena. Bet mums arī ir ielūgumi. Jā, jūs Forši. 8 eiro. Kruti. Čau! 33. starptautiskā biznesa izstāde Pavasaris, tā mums saka Google. Augkopība, lopkopība, lauksaimniecība un tā tālāk. Mēs atkodām šo izstāžu schēmu. Viņi uztaisa stendus. Tu teici, lai bērniem būtu spēles. Bērns pieiet un tev saka piedāvāt visu kaut ko. Tu esi latvietis kautrīgais, tu nevari pateikt nē, un tu stāv un klausies. Un tu nevari pavisam pateikt nē, tu arī nopērc. Tu gribi? Bildi tu gribi? Tu fočēsi? Nu, nofočē. Šito sarkano uzspēd. Wow, no! Daddy, как ты? Reāli bailīgs. Bet šitie laikapstākļi, tu satuntilējies, lai tev ārā būtu silti, un tu ienāc iekšā un ir karsti, man pa muguru tek sviedri. Tur ir sviedru sacensības, ziniet, tā kā jā, kad logā bērnībā brauc un skaties, kā lāsītas pillietus. Man ir tādas lāsīšu sacensības uz muguras šobrīd. Wow! Pilnēsi trusīti? Tev patīk tāda? Viņas ņemā. Nē, ejam tālāk, briesim tālāk. Ejam tālāk skatīties traktorus. Notīrīsim lūpas. Viņa ir raitām bučojās. Nezinu, kas tagad būs. Grib bučoties raitām, tāpēc tā lūpas nevajag. Bet nevajag bučoties raitām. Es sazinu, ko viņas tur darīšu šodien. Es sagatavojos. Nākamā pieturā arī un burgerīši. Priekš manis aug burgeri jaunatklājums, tik dievīgi kartupeļi, mērces, vienkārši. Numuriņš? Tā būs frī kartupeļi? Labi, paldies. Bet būs, ja kas, jā? Mēs gaidām. Agrāk biju redzējusi viņus dažādos pasākumos. Pirmoreiz pagaršoju Jelgavas ledus skulptūru laikā un iemīlējos. Kartupeļu pa 4. Cik bija burgerīts? 8 eiro. 8 eiro plus frī, jā? Jā, 11 eiro. Burgerīts ļoti garšīgs. Kā lai paskatro garšu tagad cilvēkiem caur ekrānu? Saldis. Medus. Sinapja medus mērce, nē. Salds, tāds vista, īsta vista, plēsta. Nekas zobos lies, protams. Avokādo, kaut kāds saspiestais smešs. Kaut kāds graukšķīgs iekšā zībola grauzdētā, laikam. Maizīt riktīgi mīkstu. Jau ieraudzīju. Tas ir, kuru nevar izmantot. Es meklē balonu. Viņam galvā noteikti tāds, tikai nesačakries. Tikai nesačakries, cilvēks skatās. Kur ir tie baloni? Ejam meklēt, kur ir baloni. Pa ceļam meklējot balonus, ieraudzīju tādu cilvēciņu, no kura man pašai arī bija bail. Mēs tā arī neatradām baloni. Mēs visi tagad ziliem baloniem, mēs nezinām, no kurienes viņi nāk, un mums jāiet atrast zili baloni. Tu ir trase. Ja es būtu rādā tādā vecumā, es gribētu stilīgi. Bija brauksi? Mēs uzzinājām, ka tie baloni ir no Makitas, un viņi ir iekšā. Mēs jau meklējam balonus iekšā. Mēs sakautrējamies, tur bija balons, bet mēs nespratām, vai var ņemt. Ejam sapirkties un braucam. Šito ņems? Viņš ļoti grib daudz ko sapirkt tur. Kā man patīk tirdziņos šitās sadaļa. Tad pusīte, no tās mazās pusītes, jā? Nē, to pusi, to ceturtāk, no apaļa.
Nē, no pusītes. Nu jā. Tā kā tāda paša kā negriez. Jā, viņš nebūs garšīgs. Kā jau tas 17 eiro tā. Tas maziņais ir. Varbūt vēl pusītes. Ņemsi? Nu, labi. Re, kur es tev dotu dzert? No! Nedari kā! Lūdzu! Nu, jums arī iedot pagājušo filtrautu. Es tiku pie šitādas te nopirku, jā, pa savu audziņu. Un man saka, man ir kaut kāda pārveidotāja. Un man nav tāda pārveidotāja. Īstādi bija forša? Jā. Jā, notrātis. Atstāj man. Jā, kāda iespēja par šo izstādi? Patika? Tu tikko teici kaut ko. Tu teici, ka iepriekš bija iespējīgāk, ja? Bērnībā. Un tāpēc, ka tu biji mazāk. Zini kā, mēs pagājuši gadu bijām, vai ne? Jā. Un ja mēs, es domāju, vienkārši, ja vairākus gadus tu neesi un tad tu atbrauc, tad tev liekas tāds, par cik tu biji pagājuši, kad, mēs bijām pagājuši gadu. Laiks ir sūdīgs. Laiks arī sūdīgs, jā, bet tas, kad, liekas, ka, tas pats, kas pagājuši gadu. Liekas, pat tur tās citie traktori bija tie paši. Kā jums patika? Jā, reāli, tas, ka bez maksas vienkārši iedod ielūgums. Jā, ka sakrita viss. Sniega. Jā, tu iedomājies? Tieši tad iznāca ārā Tieši, un tad tieši bija tas cilvēks. Tas ir crazy, kā sakrīt citreiz. Sanāca šitas te burgeri. Reāli burgeri nopirkāt par tiem 8 eiro. Turpinājumā spontāns brauciens uz Akropoli, kas izvērtās par ļoti stresainu braucienu visiem. Kamera arī vajadzētu stikuši tam te pret sauli? Šoreiz tiskā. Varbūt. Ejam pirkt vadiņu pa 12 eiro. Es lai to pateikt. Kas? Zini, cik tas žurnāls maksāja? 10 eiro. 10 eiro. Es nepaskatījos cenu, jo es biju pieradusi mums kuldīgā piecītes. 10. Akropola. 11,99. Lai strādātu mikrofons. Kas tad? Oriģinālais lētāks nekā neoriģinālais. Neoriģinālais bija pa eiro dārgāk? Jā, 12,99. Postos, man ir Apple. Es iepriekš teicu, ka man sviedri pil pa muguru. Tagad pir vēl vairāk. Jo es noņēmos ar 3 gadnieci, viņi šobrīd nav ar mums. Visiem sākās Rīgas besis, Rīga pa daudz. Man ir reāli kvalitāte cita. Manējiem atmiņa beidzās, man iedeva 16. iPhone. Reāli, ak, diemņās, kas ir tā līgsta uz galvas? Jā, visiem ir besis un Rīga pa daudz un gribās jau uz mājām. Mēs brauksim uz mājām. Un viņš tev limonādītas bērniem. Ja es pateiktu, ka man ir bērns, ne, man reāli ir bērns. Kā es saku, man bija karsti, man bija ļoti karsti. Es speciāli gāju uz toaletu, lai novilktu visu lieko nost. Jo, nu kā, mēs taču sataisījāmies, lai staigātu ārā pa izstādi. Gribējos izstāstīt, ka es būtu skrējusi. Es būtu sportojusi, bet es nesportoju. Tas ir tāpēc, ka reāli es biju tajās karstajās, siltajās drēbēs, jo domāts bija tikai ārā, bet vajadzēja vadiņu. Es arī nedomāju, ka vajag vadiņu tam mikrofonam, telefonam. Un iegājām Akropolā, un, protams, tur viss kaut kas izrādās notiek, visi gribās paskatīties. Tik karsti, tur paši iekšā karsti, un tas, ka drēbes mums ir siltās priekš āras. Plus tas, kad es paliku viena, un jātiek augšā uz otro stāvu elektroniksu, un bērns negrib ar eskalatoru braukt, tāpēc, ka man liekas, ka pirmā reize, bail, loģiski. Citādāk nekā sarunāt nevar, tad ir viss arī viņai jāvelk. Viņa novilka drēbes nost, viņai karsts ir. Man ir drēbes karsts manās drēbēs, es nevaru novilkt, tāpēc, ka man vajag uz toaletu novilkt zeķu bikses, un virsčakus nevar novilkt, viss kraču, viss. Viss mēs esam mašīnā. Gaidām, ka Anisīs mums padzerties, jo mēs nevaram izturēt. Mēs gaidām mašīnu. Brauksim mēs. Reāli, pa daudz Rīgas. Mēs satikām Zaķi. Es Zaķim iedodu 5. Zaķis iedod mums dzērienu. Ka tu rakstīs dimdiņi. Es domāju, biešu sula. Veselīga kaut kāda. Kombuča. Cai, ogu dzēriens. Ogu dzēriens. Un tev ir žurnāls pa 10 eiro. 10 eiro! Viņa paņem to žurnālu. Es domāju, nu kā, nu tā kā kuldīgā piecītes. Tur 4,90. Pie kas pieeja? 9, cik tur kaut ko? 9,95? Man tāds, jā, labi! Es taču neteikšu, nē. Nopiešu bērnam žurnāliņu. Tātad šādu, jā. Un tas bija tas dimdiņa zaķis, nevis lieldienas zaķis. Es domāju, kurus viņas redzēju? Tā kā sarūdas kaut kas. Viņa ir sēja. Teisēn. Nu, tā kā mājās taisīts kaut kāds dzērens. Kādreiz tu sauc par teisēn, tagad tu sauc par kombuču. Viegli ir audzēts tējas dzērens, jā. Tā arī garšo. Pa brīvu garšo ļoti labi. Ja es viņu pirktu, ne. Un tad tas besīs bija arī tāpēc, ka mēs bijām izsalkuši. Pa ceļam Spice, lidostājāmies stāvlaukumā, bet bērns aizmiga negribējās modināt. Tāpēc aizbraucām uz Tukuma Helsīti. Cik tā bumba ir salda. Marakujas sīrups, gāzētais ūdeni un bumbiņas. Tagad tas marakujas sīrup, tas dzērens limonāde, tikai ar bumbiņām. Ēdīsim to, ko nopirkam šodien tirdziņā.
neskatoties šo bardu. Es šausminājos, ka 17 eiro, ja mēs šausminājāmies, bet ir tā vērts. Maizīte. Mēs nopirkām, jūs redzējāt, bija gaļa, zivs, maize, siers, bet es ēdīšu tikai maizi un sieru. Man zivs negaršo un visu to es negribu. Šitā maize. Garozi riktīgi. Laba. Kas tas tāds ir? Šito ielikšu thumbnailā? Ko mēs viņu liksim kā? Vēl viena? Ak, Dievs! Jo tad kūpinājumi rītīgi labs kūpināts. Tik laba garoza. Pat nekādu sviestu margarīnu vajag.